Domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka mēs skolā tomēr atgriežamies pie veselības mācības un pilnīgi noteikti un skaidri arī jauniešiem mācam visas sekas, kas ir iespējams ne tikai pa veselīgu dzīvesveidu, bet arī kā izvairīties no visām iespējamām briesmām, kas viņus sagaida tajā reālajā pieaugušo dzīvē. Un tad, ja tas jaunietis būs informēts, viņš iespējams, ka arī padomās, viņam jāsaprot, kādā veidā tiek šīs infekcijas pārnēsātas, ko nozīmē, ka, teiksim, tādā pat tusiņā vai sajietā pēc alkohola, kad ir šī brīvā sajūta, ka nekas jau man nenotiks, viņam ir jāsaņem šī informācija, viņam ir jāapzinās, un veselības mācības skolā ir pirmais. Otrkārt, es domāju, ka arī šie jauniešu centri, kuri pašvaldības viens vai otra pašvaldība uz savu iniciatīvu veido, es domāju, ka tas ir otrs ceļš, kas ir ejams, jo jaunietis ar jaunieti runā pilnīgi savādāk nekā tad, kad viņš atnāk pie kāda pieaugušā, un tam jaunietim liekas, ka tas pieaugušais nekā no viņa dzīves nesaprot un tikai lasa morāli. Pēc tam arī, teiksim, līdzīgi kā šeit Papardzes ziedā, kad ir jābūt brīvi pieejamiem pakalpojumiem, kur jaunietis var nākt un saņemt šo papildus informāciju ne tikai skolā kā izglītību, jo jaunietim bieži nav izpratne par to, un viņam ir bailes jautāt visu klātbūtnē. Un ja viņš var atnākt uz šo konsultāciju, vai nu tas ir mediķis, vai nu tas ir psihologs, vai nu tas ir tas pats zinošais jaunietis, un tad tādā veidā viņam arī tā informācija ir.